Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Nobela miera prēmija piešķirta Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado. Norvēģijas Nobela komiteja norāda, ka viņa godalgota par nenogurstošu darbu, veicinot Venecuēlas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības un par cīņu, lai panāktu taisnīgu un mierīgu pāreju no diktatūras uz demokrātiju. Komiteja Mačado nosaukusi par vienu no pēdējā laikā Latīņamerikā izcilākajiem pilsoniskās drosmes piemēriem. 58 gadus vecā Mačado slēpjas no varas iestādēm un kopš janvāra nav redzēta sabiedrībā. Prēmijas piešķiršana Mačado ir pārsteigums. Pirms šīs dienas paziņojuma viņas vārds pat netika minēts starp iespējamajiem laureātiem. Šogad prēmijai tika izvirzīts arī Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, kurš uzskata, ka pateicoties viņam izbeigti vismaz 8 kari. Nobela prēmijas ieguvēji līdz ar diplomu un zelta medaļu saņem apmēram 1 000 000 eiro vērtu naudas balvu. Novembra vidū gaidāma Pasaules veselības organizācijas vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību dalību valstu 11. konference. Viens no PVO ekspertu grupas ierosinājumiem ir aicinājums aizliegt cigaretes ar filtriem. Eiropas Savienība šādu aizliegumu varētu atbalstīt. Katrā ziņā Eiropas Savienības padomes ģenerālsekretariāts nosūtījis dokumentu par veselības jautājumiem atbildīgajiem ierēģiem. Tajā tiek rosināta Eiropas Savienības vienotā pozīcija atbalstīt ierosinājumus, kā novērst un samazināt tabakas patēriņu, atkarību no nikotīna un pakļaušanu tabakas dūmiem. Ierosinājumā pausts atbalsts idejai aizliegt cigarešu filtrus un citus ar tabakas un smēķēšanas produktiem saistītus piesārņotājus, kuri nonāk gan augsnē, gan ūdenī un nodara būtisku kaitējumu videi. Izraēlas valdība apstiprināja vienošanos ar palestīniešu teroristu grupējumu Hamas par ķīlnieku atbrīvošanu. Par to šorīt paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu birojs. Izraēlas valdības preses pārstāve Šoša Bedrosjāna sacīja, ka pamieris stāsies spēkā 24 stundu laikā pēc Izraēlas drošības kabineta sanāksmes, kurā šo plānu plānots apstiprināt. Filipīnu austrumu Davao provinci šodien satricinājusi 7,6 magnitūdu zemestrīce, pēc tās izsludināts brīdinājums par iespējamo tsunami. Klusā okeāna tsunami brīdinājuma centrs Honolulu paziņoja, ka 300 km attālumā no zemestrīces epicentra iespējami bīstami viļņi, dažās vietās līdz pat 3 metriem augsti. Filipīnās 30. septembrī notika 6,9 magnitūdu zemestrīce, tajā gāja bojā vismaz 74 cilvēki. Latvijā apvienotā saraksta deputāti pieprasījuši finanšu ministram Arvilam Ašerādenam skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu izbitināšanas biznesā. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija skatīja jautājumu par PVN piemērošanu izmitināšanas pakalpojumiem, kas tiek sniegti digitālajās platformās, piemēram, Booking vai Airbnb. Apakškomisijā ar vēstulēm ir vērsušies satraukti šo pakalpojumu sniedzēji, kuri norāda uz valsts ieņēmumu dienesta praksi ar atpakaļejošu datumu pieprasīt PVN samaksu par pēdējiem 3 gadiem. 22. oktobrī Daugavpilī pirmo reizi Latgalē notiks mediju pratības diena. To rīko organizācija New East sadarbībā ar Baltijas mediju izcilības centru. Pasākums ir daļa no UNESCO mediju pratības nedēļas ievada aktivitātēm. Pasākuma rīkotāji ir pārliecināti, ka Daugavpils kā pierobežas pilsēta ir īpaši nozīmīga vieta šai sarunai, jo tā parāda, kā kultūra un mediju pratība var veicināt sabiedrības saliedētību, uzticēšanos un kopienu spēku reģionos ar sociāli un kultūras ziņā daudzveidīgu kontekstu. Pasākums sāksies 22. oktobrī 11. V13 kultūra telpā Vienības ielā 13. Studijā ar ziņām bija Joris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēlas Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio